Čau, čau, draugi rakari. Mans atkal atbrauc uz pludmali. Pludmali nav jauna, pludmali tāpat, kur vienmēr, kur 10 metru tramplīns. Šoreiz pabrādās pa ūdeni, jo pēdējās 3 nedēļas bija atvaļinājuma laiks Dānijā. Bija silts, karsts, 28, 29, pat 3 cāri kaut kur met ārā. Te tāda lielpilsēta, un te tāda neizsmeļama bedra, te visu laiku kaut kas krīt nost. Un mēģinās kaut ko atrast. Paņēmu melo ķēvu. Paņēmu šoreiz mazo ceļojumu kausiņu, lai no lielais jāvelk. Jo mēģinās lasīt tos virsējos tikai. 7 neoprēnas, zābaciņi. Ko vēl var pateikt? Jāģerbās būs, jābrien iekšā, solīt kā lietiņi. Bet ūdenī mums tas netraucē. Galvenais kaut ko atrast, draugi. Galvenais kaut ko atrast. Es jau zinu, ka vienmēr tie jaunieši staigātais bižutērijā tēmu iepirkušies. Bet pēdējo reizi, kad es te biju, es redzēju, ka mammaļa bērniem kaut kādi 15 metri no krasta iet, iznāk. Nu, man līdz zvaniem kaut tik dziļi apsēžās, tur kaut ko runājas, un tad tas laulībnieks tur pat arī var kā saka, noslīdēt. Redz, cik smuki. Klusums. Līmenis arī nokrities. Cilvēki vēl nepeldās. Šoreiz mēs atbrauc bišķi agrāk. Uzliek austiņas. Viss saslēdz, viss ko vajag. Un tā mēs brien ūdenī. Turam īkšķi, draugi. Turam īkšķi. Gan jau kaut kāda tēmu bižutērija trāpīsies. Galvenais, lai tie bagātie, kas brauc ar Teslām, kaut ko pazaudēt. Tas jau tikai priecēt. Bet nu kā būs, tā būs. Pirmais signāls. Un kā jau vienmēr, šaker. Un atkal mums korķītis. Kas tas tāds mums ir? Tas ir kādam pulkstenim, jā? Te ir āpojuši un kāds pulkstens noplīsis. Labi, meklējam pulksteni. Kas tas tāds? Redzēji ko? Tik pievītnīt. Pirmais kapits. 5 kroni. 5 dāņu kroni. Tā kā vakar izkrituši. Baigi jāuzmanās ar šito kausu. Šitam nav pludiši klāt, viņš man grimst. Viņam iet iekšā ūdens. Te var dzirdēt. Reiko. Te kaut ko jāaptina. Cijāk grimst, ka piet pils. Kur tā bez šitādiem? No šitiem nekur neaizmukt. Kapiķis. 2 kronu haģački. Baigi augstais tuvans bija, es domāju, nu jau būs sudrabiši. Bet nē. 50 kaparnieces. Pienāca tuvāk pie krasta. Te tās mammas ar tiem bērniem te do virsu pa šito stūri. Domāju, jāpastaigā tuvāk krastam. Un mums ir abaļā. Mums ir 1 kroniņa. Haģačika, redzēji? 1 kroniņa. Ņemam ciet. Vēl viens. 2 kroni. Mēls kā vēlas. Atkal kapiķis. 1 kroni. Šitiem ritīgākais zelta signāls ir. Šitie lāpi skana. Augsts tons. Bija jābūt gredzenam. Un šeit tev. Tik pie atslēgam. Atkal augsts tonīs. Hejā, draugi. Apaļā. Apaļā. Mums ir riņķīts. Kā jau teicu, tepat netālu no krasta, es te ganās. Un mums ir riņķītis.
Un tas būs jau baiga krāsa. Apaudzis ir. Ilgi gaidīs mani. Bet kāpēc tik viegli lobas nost? No. Bižuks vai sudrabišs? Bižuks vai sudrabišs, draugi, piebiedz acis, kamēr es atrodu. Tā, paņem šitā, tā kā vecos laikos, kā makšķerē, kā vizulu, vajadzēja nopulēt. Vecos laikos vizulu šitā pulēja smiltiņam, bet te nav tik smalki. Te baigi rupjā. Jau, bet... Nu, davai, nu kaut kam jābūt ir iekšā. Kas tur ir? Kas tur ir? Es pagaidām neredzu neko. Nē, kaut kas ir. Kaut kas ir, draugi. Kaut kas ir. Kas mums tur ir? Blin, neredzu es ar savam lēcam. Baigi interesanti krāsa tāda. Dzeltenī. Blin, bet ir. Akmens ir. Akmens neiet cauri, znači šit nav īstais. Ja jau iet akmens cauri, baigi nokasies, Nonāc nost krāsa. Bet kaut kas tur ir rakstīts. Eo. Labi. Pietiek priecības. Izrāvās, izbolīs acis, liekam uz šito, pēc tam pie mašīna apskatīsies, bet ir. Pirmais ir. O, redzēju, ko, draugi. Kaut kā ķēdīt. Apaļā. Tepatās bija viens kapiķis. Te kaut kāds šmurģaks. Un te bija signāls. Es jau domāju, ka būs vēl viens kapiķis. Bet tā būs, draugi, sudraba ķēdīt. Pārplīsus. Te vēl jābūt kādam gabalam. 100 punkti. Kaut kāds atkal čābīgs signāls bija. Visu laiku sit melno, paro kā ārā krasenes. Melnais, tāpēc, ka šitās kakas viss aprūsieši. Reku smuks, ar divām sirsniņām ir bijis. Kaut kas vēl iegravēts. DJ. Dūlais. Juris, jā. Jā. Nu, kāpēc no zelta nav? Kas tas ir pat tēmu bižatēriem? Kā lai parāda? Reku te. Es atnācu pie tiem kokiem. Šite te. Lienu viņi pār, te viņi lienu. Tur mērkaķojas. Šite, bet šitie apakšai. Baigies signāls. Cerams, ka nebūs. O. 54. Parasti jau kaut kāds rīžīgs. Kaut kāds zelta, man liekas, ka manējais zeltnieks atāpats kā. Tā, paraks ārā. Pavirs jau. Jū, pavirs bija, draugi. Pavirsu. Apaļā. Redzēji, ko? Paskatās, tagad pēc grāmata apakšā zem šitām trosem. Hejā. Virsējais. Upskurs, kaut smuks. Smukuls. Es viņš vairs nesauks par bižutēriem. Es viņš sauks par tēmu. Man iepriekšējā racienā man patīk, kad tas Ingus teica tēmu. Nu, reku ir sirmais, ja tu skaties. Tāpēc mēs roku šitos, tu tēmu ieslēdz ciet. Bet ir. Šitam griežas šitie, Redzi? Šitas man noderēs. Šitas ir nernekiem. Šitas man būs. Es mierīgi varu sēdēt. Piu. Labs. Ņemam ciet, draugi. Riņķīts paliek riņķīts. Tas ir tas, ko mēs meklē. Tikai nav īstā krāsa. Bet smukuls. Pie šitāda baļķa. Šit ir te viens signāls. 65. 65, draugi. Vai nu buņģiņai ataisamais, vai nu rāvais slēdzējs. O, ir kaut ko sev. Nav nekāds rāvais slēdzējs. Es jau redzu. Kāds smukuls, kāds nekrītē. Kāds smukuls. Tu nost. Kāds akmens. Blin, prov nav.
Atkal tēmu. Kas pa briļukiem? Kas pa briļukiem, riņķi? Kāds smukulīts. Labs. Nu nav nevien pro. Ritīgs tēmu. Man nav ko teikt, bet apskats, kā spīd. Rokas izmirkuši. Bet tā kaut kā labi pacēlis pirmo. Redz, viņi te ir mērkaķojas pa tiem baļķiem. Tā viņi tie ākstās izkrīt. Tas ir no kāda auskara noteikti. Tur ir jābūt varbūt vēl kādai daļai. Nu kāpēc nevar būt pro? Nu kas ir? Jāsāk raudāt. Un redzēju, ka viens šodien ap plikiem pupēm peldējās un tēmu nāk. Nu viņi ir tādi noļukuši bija, tāpēc tas tēmu noteikti. Davai, tālāk. Boi, knapais signāls bija. Un krit ārā visu laiku. Krit ārā. Bet dabūja. Un auskariņš. Te pat vēl pie tiem baļķiem. Vēl pie tiem pašiem baļķiem. Kādreiz es tā ātri izskrēju, tagad es tā lēniņam te izstaigā. Konkurenti palaiduši garam. Jāpafilmējās, lai jums interesanti. Te tā redela. Te pie paši to stābu vēl viens signāls. 57, draugi. Mēģinās viņu pacelt. Bet nu, vai izdosies uz pirmo vai neizdosies. Esam mazo. Paņēma. Esam mazo kausiņu šodien. Lielo ne, bet tā mazo, jo tos virsējos grib lasīt. Nu. Redz. 1 krona. Rītīgākais zelta signāls. Rītīgākais zelta. Ja krona nekrāsī, kā tur bija. Ja kronas nekrāsī, tad uz Latviju neizbrauksī. Uzskats kādi pirksti. Pirksti izmirkuši. Bet man vēl dod virsū. Nu, ko uzfilmēs vēl? Šitādas te zemē mētējās. Izrāvuši ārā bija. Eko, kāds resnais kāps pāri un izrāvus ārā. Viņš ir tā ieskrūvēt. Pacēla augšā, lai netraucē. Tā, bet draugi apskatīsies, man te signāls uzreiz. Baigi lēkā, it kā 2 signāli. Paņēmis pacels. Paņēmis tiešraidīt ar to kaku izcelsīm. Viņš te pārtrūc. Nevar jau saprast, vai pacēla vai nē, jo viens signāls, it kā 2 signāli. Tā 80, blin, muhāri visādi dienu virsū. Kas te pa zirnekļiem, blin? 70, 80 lēkā, tāpēc, ka virsējais iet pa tam ribam. Rīt apskatīsies, davai, galvenais paņemt. Nav mums somā. Nezinu, jūs dzirdat, nedzirdat, bet boj 74 līdz kaut kādam, varbūt kādu roksprādu, varbūt kādu ķēdīt. Parasti šitā te gļuči. Varbūt kaut kas nu taču no rekas pa prusak tie peldi. Kas tas tāds ir? Nejulim pakaļā. Cik būs? Pēc dakteri jābrauc. Viņš te patī vēl. Davai, nācamies tiešraidītē. Tiešraidītē, draugi. Cilvēks skatās. Es te kaut ko vāvuļā. Paņēma. Kas mums kur ir? Zvaigznīšu brīdis. Zvaigznīšu brīdis. Jā, paņēma. Ejā! Redzēji? Un man ir auskars. Ej, tu nost atkal auskars. Blin, smags būt no zelta, bet atkal kā vienmēr tēmu. Man liekas, man šitāds viens ir mājās. Sieviņ, ja tu šito skaties. Ej, te kaut kas uz kājiņu virsū. Te kaut kas uz kājiņu virsū jau.
Te kaut kas ir virsū. Blin, nebūs jau no zelta. Baigs maks īstenībā. Domā no zelta? Ne taču. Zelts ir prodārgi priekš viņiem. Bet kaut kas jūs kāņi. Ir auskars. Un te pat apakšā. Es paņēmu to šņoru malai, man traucē tas šņors. Tas šņors traucē, redz šitas pipuks. Es pacēlu augšu un hejā, apakšā. Konkurenti gājuši, noslinkojuši, neko nepaceļ. Un palaiž garām. Reku ūdenī kaut kas. Redzēji kā? Hejā. Kā šito var pazaudēt? Šitais ir labais. Un viss pludiņi. Un apakšā jau ūdenim vārs. Gadījumā pa daudz iekšēji, tad redzu šis tā kā ārā. Izspļauj ārā. Labi. Kur lai liek? Jāliek aiz jostu. Jāsprauž aiz biksēm, be? Jāsēga tā kā zoba. Nu šitas jāfilmē. Es te bradā pa to ūdeni un uzgāju vienu. 92. 93. Nu ko, draugi? Turam īkšs. Zelts tas nav. Bet vai no kāda kāpēja klābi? Vai svaigais? Vai svaigā paķerjāška, kā saka? Te jau ir nolasīts, saka, līdz nebēdai. Nevar dabūt kausā. Te pati šir. Te pati šī, draugi. Tepat. Kas mums ir tepat? Un būtu forši nobeigt racienā kaut ko forši, ne? Ir kausā. Nu, kas mums tur ir? Nu, davai. Un mums ir riņķis, draugi. Ofigenais. Ofigenais bombardieris. Tēmu, blin. Auskies kā uzburdzis. Tēmu. Jo, perese te. Blin, asiet tēmu. Labi. Tā. Nu, atnāc līdz mašīnai. Jāģerbas nost. Atradumi ir kādi ir. Ātri parādīs. Pirksti izmirkuši. Parādīs lielumu. Te ir kapiķi, atslēgas. Un te ir smukuma. Braucam mājās, saliekam smuku uz galda. Pagaidām, ka pirksti atties. Lai var pačamdīt. Un pastāstīt kaut ko vairāk. Pirksti atgājuši. Visi čatkā. Nu mēs var iziet cauri atradumiem. Baigies tur vairs viņas nekrāmē. Te jūs redz korķīši, kaks. Bet es viņas roku, jo viņi jārok. Viņi tik un tā ir visādi materiāli. Ja viņš stāv šitā, plakaniski, skan labi. Uz sāniņa kaut ko čārksta, bet nu jūt, ka viņš ir, bet es roku tik un tā. Tā, kas mums ten ir? Plasmas uz atspaķēra. Kolekcijā noliks pie brillītēm, moškā kādam uzdāvinās, jo šis ir krutais, šis ar pludiņu, kā arī, kad tev tiek ūdens iekšā, ja gadījumā slīp tiek iekšā, tas sitot ārā, nav jāspļauj pa augšu, viņš izspļauj pa apakšu. Man ir līdzīgi zaļā krāsā. Tā, kas ten ir? Viena atslēga. To es lieku pie atslēdziņām, man ir kastīt viena, kur es viņas tur metu, tur jau čupi ir. Šitās Niržaveiks divas. Ņemam ciet, sadzīvē noderēs šeibiņas, nekad nebūs pa daudz, bet ritīgākais zelta signāls, draugi. Tā. Haģačkas salasīja 13,5 kronas, tas ir 1,81 eiriks. Hejā, tas arī lēnā garā, kastītē, kā jau teicu, kā jāsaka, ja santīmu nekrāzītā pie latā netiksi, bet te jau kronas tikai ir, euros es neroku, arī kui 50 $, bet, jā, kronu nekrāsī, uz Latviju netiksī. Kaut kā tā, redz, rokam naudiņu un vedam uz Latviju. Latvijā tērējam. Tā, kas šitai? Šito jūs neredzēju, es viņu filmēju, bet kaut kur man pazudas video. Krit no kausa ārā, krit. Nu re, un devus šito te ķemē, akal pret ļauno atslaikam, ja? Tur ir jābūt vēl kaut kam, bet vairāk nevarēja neko noķert. Ņemam ciet. Tā, šitos. Es jau vairs neteikšu to vārdu, jo man liekas, ka es visu laiku pa daudz jau te video kādam griežos ausī, bet šitie ir tie bižotērijas. Nu, ej, tu nos, bet smuks, liels, smags. Nu, kausa ieraug, riņķīts, skan tā kā sudrabs, bet nav sudrabs. Liekam tanī kastītē. Šitais rītīgais nervinieks griežās, kas viņas skaitās, spineri vai kā viņas?
Šitas man noderēs. Man piu. Sieva, ka bļauz man, es tik paņem. Un ātri tas laiks paiet. Kaut kā tā. Šitais smukulis jūs jau redzēja. Ne? Smuks jau ir bijis, bet kāpēc no zelta? Ko viņi no tādiem bižukiem? It kā varbūt niķels virsū vai sudrabs, ko malā var redzēt. Bet smukulīts pie bižukiem. Tā, ķēdīt. Tā, jāsāk ar... sāks ar šito. Šitais labais. Ej tu nos, nu kur vēl labāk, tā kā pēc grāmatas šito tā pievilks. Jūs apskatās, kas pa briļukiem iekšā. Nu, kādam auskaram bijis vai... Redz, nu nav nevien cipara, es apspīd, man paniks saulē acis apžilba šito baigais smukulis, bet, diemžēl, laikam bižotērija. Vot, nu, Devs šitos ņem, Devs šitos ēd vakariņās. Labi, un tad slēdzamies šitiem klāt. Ķēdīt, 100 punkti roksprādzīt bijusi kaut kāda, varbūt tas kā kaklā ķēdi, bet šī sudraba, draugi, šī sudraba, to es jūtu, nu, es saku, tā ir sudraba, un tur nav vairāk, kur iedziļināties. Sudrabiši. Nav nekur nevien provīt uz riņķīšiem, nav, bet, nu, tas ir sudrabiši. Liekam maliņās, sudrabiņu kaudzītē. Tā, šito auskariņu. Arī grūti bija dabūt kausā, krīt cauri, bet mazam kausam maziņu caurumiņu apakšā, baigi čotkā. Es vienmēr biju tā galvā, ka vajag lielu caurumu, lielu kausu. Caurumu var būt lielu, bet kausus īstenībā nemaz nevajag. Tik liels, jo to lielo kausu roku tādu lielu bedri un šitie mazie šmurģeki visu laiku brūk iekšā un grūti izrakt. Es ar to mazo, es viņu sauc pa ceļojumu kausiņu, viņš mazišs, vieglišs, hērts, baigi čotka šitos rakt. Ņemam ciet, šis ir sudrabiņš, draugi. Šis ir sudrabiņš, jūs redz, kas pa krevelīt virsū, garoziņ, šis ir sudrabs. Ņemam ciet. Un tā, šito es tur ilgi grīvēju, draugi, aizrāvās, gribēju redzēt. Bet kaut ko uzrīvēja, kur viņam ir, ne, otrā pusē būs šitie, kur ir, draugi, redz, viss tā kā pēc grāmata, šitā, kaut kāds FAG 925, nu apzeltīts ir bijis smukulīts, nu ko viņi tērē to zeltu, kā viņi tērē to zeltu, nu sudrabs apzeltīts, nu tas viņam ir tradicionālais Dānijā, liekam šinī kaudzītē. Un tad šitas, draugi, šitas baigi, smags īstenībā. Nesvērsies viņu, bet reāli pēc bižotērija izskatās. Bet, apskatās. Viņš var tev nofokusēs, nenofokusēs, kur es varētu jums parādīt, pirkstiem varbūt. Redz, uz kājiņi ir. Piecnieks ir pēdējais, bet tur ir 925, nevis 585. Ej, to nost. Atkal auskars sudrabs apzeltīts. Ot tā. Nu, ko lai saka, es to pludmalu liku pa laikam tīri, tur nāk un nāk ārā. Tā pludmala man patīk nenormāli. Tur visu laiku tā ir tāda lielpilsēta tuvākā, kas ir no maniem. Tur peldās, jo karstāks dienas, jo es tik paskatās ārā silts. Es zinu, ka tur ir cilvēki, ka bies. Bet, nu, celmetāls ir maz. Šitie paši arī bižotērijas. Šitas nerunieks man arī priecē. Un tāds man tas raciens. Paldies visiem, kas noskatījās līdz beigām. Un teikšu, ka vienmēr, draugi, rākā. Liekam īšīt uz augšu, rakstam komentāru, padalēmies ar video. Tie, kas nav piesekojuši, jo tālāk būs tikai un vienīgi interesantāk. Čau visiem!